Artem, tu neiesim ar līķi ārā. Čau! Labs pagrabs jūs mājās. Pasaulē ir daudz traku darbu, par kuriem jūs nemaz nezinājāt. Šodien mēs tos darbus apspriedīsim. Uztaisīsim spēli no tā. Es nosaucu darba nosaukumu, un viņš cenšas uzminēt, vai tas darbs ir īsts vai izdomāts, un ko dara šī profesija. Ja viņš uzminēs vairāk kā pusi pareizi, viss forši. Ja viņš kļūdīsies, tad viens no šiem darbiem viņam būs jāizmēģina pašam. Sāksim? Jā. Tātad, pirmās profesijas nosaukums. Haizivju ēsma. Īsts, neīsts un ko viņš dara. Ja viņš uzmin pareizi, ka tas ir, piemēram, īsts, un vēl pasaka, ko tāds dara, 2 punkti. Ja ne? Nu, varētu būt, ka viņas ieliek tajā te būrī metālu un iemet iekšā pie haizivju, un to viņas pievilna un to viņas nošuj. Haizivs nav apdraudēts suga, kaut kas tāds. Sāc ar to īsts vai izdomāts? Es teikšu, ka īsts. Labi, un tālāk, ko viņš dara? Aš neteicu pareizi? Nē. Man liekas, ka viņas ieliek tajā grātiņā, iemet ūdenī, haizivs nāk uz asini, nē, pat ja viņi jāpiekaj no sākuma, vai jāiešai brūts. Tad viņi, haizivs atnāk, un tad viņas var noķert un izpētīt, kaut ko tādu. Tātad, pareizi, tā ir īsta profesija. Yes. Siltajās zemēs, piemēram, Kanāriju salās, ir profesija, kur cilvēki speciāli pievilina haizivs okeānā tuvāk krastam, lai turisti varētu viņas nofotografēt. Tā labi. Tiešām turisti ir tik stulbi. Jā. Vienkārši izskatās savu dzīvību, lai nofočātu vienu spuriņu, ne jau viņi redz visu haizi un viņi tur, nezinu, māju tev. Šie cilvēki ir nirēji tērpos, viņi paņem kādu asiņainu dzīvnieku vai ko tādu, kādu gaļas gabalu un vilina haizivs tuvāk krastam. Jā, uz to pusi man bija. Labi, nākamais. Atkritologs. Tas tikai ir cilvēks, kurš ir atkritis no pārējās sabiedrības, ko izstumties, vai tas ir atkritumu savācies, viņu sauktu par miskasnieku vai atkritumu. Tieši tā sauc šī profesija. Logs ir tikai tur ginekologs. Ko visi tie logi dara? Ginekologs meklē problēmas, tur, kur citi meklē laimi. Jā, 2 varianti, vai nu viņš no atkritumu savācējs. Moš pētnieks, atkritumu pētnieks. Ko tu pētīt, vienkārši sūdi, viss. Nu tad. Neīsta profesija. Tā tad nepareizi, tā ir īsta profesija. Tā viņi saucās. Un tie ir arheologi, kas izmeklē atkritumus. Tātad viņi izpēta atkritumus un pēc tā secina, kā dzīvojuši šie cilvēki. Nākamā profesija. Zīdaiņu rotaļlietu ēdājs. Īsta? Jā, Labi, kāpēc? Ko viņš dara? Kā viņš pārbaudē zīdaiņus, var norīt to mantu. Ražotājs uzražot kaut kādu tur mazu Angry Birds sūdu, viņš pārbaudē, var ieliek mutē. Bet pagaid, tas ir vīrietis, un tas lielāk mutē nekā zīdaiņu. What the fuck? Kaut kādu Lego klots iemet mutē, tur jau, tas kā aizīsies, wow. Gan jau, ka ir kaut kāda drošības apsveram viens tāds uz visu, tur Kanādu, es saku. Nē, es izdomāju to profesiju. Tādas nav. Fuck. World of Warcraft monētu vācējs. Paļu bombu tāds ir. Tās ir atkarīgi cilvēki, tā spēlē. Ko viņš dara? Vāc monētu, viņš nezinu, spēlē to spēli. Viņš savāc monētas jūsu vietā pa nakti, kamēr tu guli, un tad no rīta pārskait tev vai kaut ko tādu. Pareizi, tāda profesija ir, bet paši šīs spēles izveidotāji nolīgs šos cilvēkus, lai viņi vāktu monētas un pārskaitītu apakaļ tai spēlei. Tādā veidā, lai citi cilvēki spēlētāji nedabūtu šīs monētas un viņi pirktu pa naudu tās monētas. Šie cilvēki strādā 12 stundas dienā un viņiem maksā 2 eiro dienā. Tik maz? Pa visu dienu 2 eiro? Jā. Pašļīviņi galīgi, es to nesaprotu. Nākamā profesija. Autogrāfu atjaunotājs. Tāda dilēma, it kā jau ir uzlikts autogrāfs Monas Līza, tas ir oriģinālais, un viņam tādam ir jāstāv, vienalga, kā taču tur kaut kāds atjaunot, tad zūd vērtība tā glazmai, ja kāds cits pilotas roku. Bet no otras puses. Bet jūs salvetes tu dabū, lai parakstās kāds. Tas jau ir viltojums, tad, ja tu nē, bet ne jau Mona Lisa, tu redzi pa ielu iet tur hokejists kaut kāds foršs.
Jā, nu. Tev kabatā Jā. Salveta Pildspāle jau parakstīsi? Nu jā, nu tad es teikšu, ka tas ir īsti profesija. Nē, es izdomāju tādu Bē, profesiju. tu man uzvilināji! Nākamā profesija. Nu, Ānusa slaucītājs. Pāļu bomba tāda ir. 100% tā ir. Bet viņas man sauc par kalpiem vai vergiem. Ko viņi dara? To, ko tas saka nosaukums. Varbūt viņi ir invalīdiem, vai kuri nevar paši aizsniegt savu dibenu, noslauka dibenu citiem. Jā, tā ir īsta profesija, Yes, bet es nezinu, par ko es priecāju. bet tā ir izmirusi. Karaļiem bija cilvēki, Jā. kuris toltē gāja kopā ar viņiem, un, Nu, es jau teicu, tie vergi. bet tie nebija ne viņu kalpi, ne vergi. Jā. Tie parasti bija vienkārši cilvēki, kur padomdevēji, kur vienmēr gāja visur viņiem līdzi, arī toltē. Okay. Ciema idiots. Noteikti ir tādi cilvēki, tā kā mēs varam teikt, kāds ir ciema idiots. Bet, nezinu, viņš rakstīs savā CV. Kādi viņa darba pienākumi tieši būs stulbumi? Es saku, tā ir izdomāt. Pareizi. Jā! Nākamā. Zemgalda vēmekļu lasītājs. Jau es tik tiešs nosaukums. Vai var arī pieņemt jumtu? Es varu pārēties no otrās stāvam pieņemt jumtu, ja ir tāds slims jumts. Vai tieši uz zem galda ir arī jumta virs galda vēmekļu laucītājs? Kā bija? Tas laucītājs vai tīrītājs? Lasītājs. Lasītājs. Ko viņš lasa? Izlas tur vēl kāds kā šķīvī? Ko var izlasīt ārā, ja viņš ir Ar rokām lasa vēmekļus. Nē, es saku, ka tā nav īsta profesija. Tā ir īsta profesija. Ko viņš dara? Senajā Romā, Jā. kamēr citi pie galda ēda un dzēra, viņš sēdēja zem galda, un katru reizi, kad kāds pievēma, viņš uzreiz to salasīja, savāca. Urīna mīcītājs. Kamēr viņš vēl ir iekšā, vai ka viņš ir ārā, tad viņš mīc. Tas tev jāpasaka. Ka tā ir izdomāta. Nepareizi. Tā ir īsta profesija īrijā. Cilvēki urīna vannā iemet aitu vilnu un 7 stundas ap likām kājām viņu mīca. Tas ir urīnētas vilnas mīcītājs, nevis urīna mīcītājs. Tā viņš iztulkojas tieši. Puņķu skulptūrists. Uz viņu uzliek puņus, viņš tā kā modelē. Nē, tik pretīgi, kāpēc laikā skaties to, tā, ka tā nav īsta profesija. Pareizi, es to izdomāju. Lapseņu dzeloņu izrāvējs. Paļa bomba ir. Nē, kaut gan... Ko viņš dara? Var jau pats cilvēks izraut ārā, tur nav problēma, bet, nu... Vai tā bite no tikai dzeloņu lapsnēm vienkārši? Labi, es saku, ka tā ir īsta, un viņš vienkārši izvelk dzelonu ārā, un tur uzsit iedot tos 100 gramus. Nepareizi, es izdomāju to Jā, profesiju. tāpēc man liekas, ka bitēm dzeloņas lapsnēm. Lapsenēm arī dzeloņi. Poh! Nākamā. Klauvētājs. Ak, Dievs, kā tā par stulām profesijām. Es saku, tā ir īsta. Ko viņš dara? Klauvē pie durvīm, līdz tev izbasī. Tev kaitina vienkārši. Klauvē, nevarēs gulēt, tu nevari pateikt durvis, viņš ienāk iekšā un tev pa galvu sāk klauvēt. Un kāpēc, lai... Labi, nu, ko tu saka? Tā ir īsta, un viņš klauvē, kamēr tev izbasīja. Jā. Tātad tā ir īsta profesija. Pirms vairākiem gadiem bija cilvēki, kuri gāja agri no rīta pa pilsētu ar garu mietu. Viņi klauvēja pie tava loga, lai tevi pamodinātu. Jā. Un negāja projām tik ilgi, kamēr nesamaksāja Nu, viņiem. redz, izbasī. Tie bija kā modinātāji. Redz, man nav nauda, man izbasī. Viņš klauvē. Es aizies darbu. Es joprojām viņš joprojām klauvē pie darba loga. Ja es Ānas lasīties kādam, viņš klauvē pa zemi. Nākamā. Dēļu vācējs. Ir tāda noteikti. Viņas gan jau ir vērtīgas. Viņas izmanto procedūrām, lai uzpist virs. Lai... Dēļu vācējs. Dēļu kā? Žuk. Dēļu vācējs. Es saku, ka tā ir īsta profesija. Un ko viņš dara? Nu, to, ko es teicu, viņš vāc tos mazos dzīvnieciņus un tas, kur līp. Un tad, nu, izmanto procedūrās noteikti. Pareizi. Cilvēki iebāž roku krāvī, savās dēles un nodod to priekš medicīnas. Noteikti. Suņu savedējs. Noteikti. Tad, padomā, es pat izlaisu Instagramā bilde, viens suns, un kaut kāds tur, nezinu, meitene, kura tur aizmugurē, tur, nezinu, suņu maskā, tur lasa, tur, ķipa tāpat kā kāzās. Nē, es izdomāju to profesiju. What? Viss.
Biznesa ideja, es būšu suņu savadējs. Rakstiet man uz e-pastu, es savadīšu jūsu sunu ar kādu citu kuci. Kanalizācijas sijātājs. Tiešām. Ko? Tur jau nav, ka tā kā viena rasna trubu viņa aiziet uz Daugavu. No bruņurupučiem, taču viss skalo no... Jā, ir tāda profesija. Tā ir profesija, viņš sijā bruņurupučus. Tā ir profesija. Tas ir cilvēks, kurš ar sietu stāv kanalizācijā un sijā visu, kas taka cauri, lai atrastu dārgumus, lai atrastu ko vērtīgu, iekristušus pulksteņus un kādas citas vērtības. Bruņurupučs ir vērtība. Tas ir dzīvu būtni, tā ir nevar cenu bruņurupučiem. Labi, zolveiklā var uzlikt cenu, bet tā ir dzīvu būtni. Es skaidrs, ka tas ir pareizi. Nākamā. Datoru atkritņu tīrītājs. Atkritni no latviski ir miskast, kāpēc, lai, ko Oma piezana, čau, atmet iztīri man miskast un sāks pornofilmu. Tas ir vienīgais, ko es iedomāties. Kāpēc, lai miskast iztīri, viņš pateic taustiņš un es neizdomāju profesiju. Pareizi, tu izdomāji. Jā! Profesionāls jodelētājs. Ir tāda profesija, to es zinu. Neprasiet kā, bet es kaut kur lasīju, viņa kas pokos vai kaut kur. Viņš, ko viņš dara? Profesionāli jodelē. Pasākumiem pasauc viņu un tad viņš tur izklēdē cilvēkus. Nē, es to izdomāju. Ko? Es atradīšu tā profesiju. Pirdienu ostītājs. Tādi gan ir. Padušu ostītājs taču ir, bet gan jau kā arī ir. Tur ir noteikti kaut kāda normas līmeni. Ko viņš dara? Viņš paostā un tad mēģina izdzīvot. Kaut kāds priekš zinātnes, lai zinātu, no kā tur nāk vissmirtīgākie, vistrakākie, viskaļākie un tā. Forša zinātne. Tātad, jā, ir tāda profesija. Jā. Tātad, vairāk cilvēki eksperimentē ar jaunām zālēm. Viņi sēdās viņas, pēc tam viņi šīs gāzes, kas rodās, viņi ielaiž burkā un pēc tam dod tālāk citiem cilvēkiem, lai viņi paostītu, pārbaudītu, vai nav pārāk kindīga un pārāk traka tā gāze, kas izdalās no jaunajām zālēm. Un tā ir zinātne. Jo tā ir indīga gāze tomēr. Nākamais. Moskītu magnēts. Profesija? Profesija. Nē, nav tāda. Ir tāda. Ko? Profesija magnēts. Es esmu magnēts. I'm chick magnet. Tas ko? Šie cilvēki ievāž roku stikla kastē, kur ir pilns ar moskītīm, odiem, dunduriem. Viņus sakož, un tad uz katras pumpas mēģina citu līdzekli, kas ir domāts pret kodumiem. Tas viss, ko tas cilvēks dara. Viņš savu roku bāž kastē, lai viņu sakostu. Pēc tam viņam smērē jaunas zāles virsū. Visai to var darīt. Jā, labi maksāt. Es tas saukt sev par magnētu. Interneta komentētājs. Gan jau, ka ir kāds nolīkst, un tur viņš sataisa fake sev tur accountus, e-pastus, un vienkārši komentē tavus video, ka, super, baigi labi, pasties šito eut. Gan jau, ka ir, es saku īsta profesija. Nē, tā ir neīsta profesija, es to izdomāju. Labi, nākamā. Kaķu barības garšotājs. Ir paļu bomi, lai nebūtu Indija, jo kaķi ir tur svētās būtnes, un blā, blā. Tas cilvēks tā nomirst, ja ir Indija. Bet tāpēc jau vairāk, tāpēc ir profesija, tu jau. Ka tāda ir, viņš garšo barību, lai nav slikti. Jā, pareizi 2 punkti. Dzīvnieku kalku izmeklētājs. Nopietni. CSI, the pooper. Kāpēc jāizmeklē kakas? Viņa apēd gradzenus, viņa apēd vēl kaut ko, un tāpēc paši cilvēki negrib to darīt, tas ir pretīgi, tad viņi sauc dzīvnieku kaku izmeklētāju, bet tas skan tik stulbi. Uz to arī tu pieteiksies? Es teikšu, ka tā ir īsta. Amerikā ir bišķiņi tādi cilvēki. Jā, tā ir īsta, bet to dara zoodārs dzīvniekiem, lai pārbaudītu, kas viņiem trūkst organismā un vai viņiem nav kādas slimības, cērmes un tādas lietas. Mērķu turētājs šautuvē. Tiešām cilvēks tur mērķi, ko es nevaru pie sienas pielikt. Paļu bomba tā ir izmirusi profesija, tā ka nebija sienas atklāt. Ko lai cilvēks turētu savu priekšā tagad mērķi? Lai pārbaudītu mērķi izturību varbūt. Labi, es teikšu, ka tā nav īsti, un tas ir apdraudējums dzīvībai. Tā ir īsta profesija.
Ķīnas armijā joprojām tāda ir. Ko? Cilvēkam par to samaksā, un viņš iet un tiešām tur mērķi. Kamēr citi viņa biedri šauj, tas pie reizes māca uzticību, spriedzes apstākļos strādāt un... Kādu uzticību? Viņa trāpa mērķi, viņš miris. Nē, mērķis ir liels koka. Mērķis uz kāta. Un apakšā cilvēks tur to kātu. Un augšā ir mērķis, pa kuru šauj. Ķīnieši tā, ka viņi tik daudz, ka nav kur likt cilvēks vairāk. Sumo kostīmu piekārtotājs. Zini, kas ir sumo kostīms? Jā, es zinu, kas ir sumo kostīms. Tas nav kostīms, tur vienkārši tā cauri un tā apkārt. Tur reāli. Ko tur piekārtot? Viņam izskatīt ārā kaut kas no apakšas? Es neesmu skaties sumo, bet es nezinu, kad kāds uzskrien uz laukumu un tur bāž apakaļ to, kas izskatīt. Pēc skatu. Vienkārši tur pavāk to. Nē, tā neīsti profesija. Tā ir īsta profesija. Viņa pārkāpuši līnijas ir jau. Ir cilvēki, kas pārtraukumā skrien uz laukuma un sabāž visu vietās, kas ir izkritis. Ak, Dievs. Fū. Līķu izracējs. Es varu iedomāt, es saku, tāda ir. Un viņš izrok ārā, lai, vienam, kāds nav pat pēc atvadīties, viņš izrok ārā un tad, atvadās, vai, viņš ir paņēmis līdzi tur svarīgu rotas lietu, un viņu vajag atpakaļ, jo tur sūdīgi ar naudām, un to viņš vajag nodot un ko tādu. Viņš ir paņēmis līdzi. Labi, uz rokas bija Rolex pulkstens, un tāpēc viņu vajag atpakaļ vai kaut ko tādu. Tātad ir tāda profesija, bet izraka ārā cietumniekus dēļ medicīnas nolūkiem, lai skolā mācītos uz viņiem, un arī kaut kādus orgānus. Man svarīgi bija labāk. Nākamā. Erekcijas uzturētājs. Tā ir Viagra, tā nav profesija. Ja tu saki uzturētājs, tas tā kā vīrietis, un vīrietis nevar uzturēt to erekciju. Ir dažādi vīrieši. Nu jā, bet es saku, nē, tā nav profesija. Ir porno laukuma uzņemšanā. Ir cilvēki, kas iet un palīdz. Vaļu puņķu vācējs. Vaļiem puņķi. Es zinu, ka tajā te multinēm, to te Neimo vai kā viņi to sauc, to te bija leta kārvašu, nu ķipa, kur viņas bērza. Es saku, tāda nav. Ir. No vaļu puņķiem taisa smaržas. Un tā tad ir arī cilvēki, kas vāc viņus. Strausu kobojs. Vai tā kobojs ne tikai uz zirgiem un buļļiem? Tikai uz lieliem dzīvniekiem. Strausi garāks par tevi. Un kā ja tu sveicies uz strausa, taču viņi nožņaukas. Apsēdies un taču kakls ir tās, un tur... Un tad nav arī tāda profesija. Nav. Un pēdējā. Knābju ķirurgs. Jā, varētu būt. Un taču te, viņam, kad potni cieskanies tiklā, tad viņam kaut kas salaust, un viņš tur super mikroskopu tur taisa. Nē, es izdomāju to. Ko? Tāda nav, un to var būt pirmais. Nē, pohuj par tiem dzīvniekiem, kuriem sapist knābi, kur, varbūt, zini, te papagaļi, kur runā, ja? Viņš pasaka, ko man slikti, es viņam ātri iepišu. Viņam knābis jātaisa. Un nav tāda profesija, kas viņas attaisīs. Nē, forši, viņš var nomirt. Nevajag sist pa muti viņam. Bet viņš man pateica, ko man slikti. Kuru viņš iemācījās no tevis? Bet varbūt es teicu kādu... Good point. Jā, nu labi. Tātad, kopā varēja dabūt 50 punktus. Tu no tiem punktiem dabūji? Tur augšāk. 22 punktus. Jā. Tātad, tev ir jāizvēlas viena no šīm īstajām profesijām un jāizpilda. Tātad, viņš izvēlējās šodien būt kaķu barības testētājs. Lai redzētu, kā viņam ar to gāja, piediet uz papildus video. Paldies, ka skatījāties. Čau! Čau!